Pēdējos gadus ir kļuvis ierasti redzēt bērnus, kuri praktiski neizlaiž telefons no rokām. Gan skolā, gan ārpus tās. Ja stundās viņi cenšas tos izmantot slepus, tad starpbrīžos klases biedru sarunas un kopīgās spēles arvien biežāk aiztaisa skatieni ekrānos. Šo situāciju es redzu katru dienu. Jo skolnieki pārtraukumā surfo telefonā, spēlē, un es domāju, ka ne visi lasa grāmatas vai kaut ko liederīgi izmanto telefonu. Vienreiz es saskaitīju starpbrīdī no 80 skolniekiem 72 bija telefonā. Un paradoxāla situācija ir tā, ka skan zvans, un viņi vēl ir spēlē, viņi ienāk kabinetā, un pēc tam visu stundu viņi domāja par savu spēli. Pārāk ilga sēdēšana telefonā atņem iespēju komunicēt, atņem šo iespēju veiksmīgāk iesaistīties mācību procesā, jo, ja starpbrīdī uzstāktā spēlīt tiek pārtraukta, tad bērni arī kļūst emocionāli nenoturīgi un agresīvi. Bērni sēž pa stūriem telefonu rokā viens ar otru. Vairs pat gandrīz sarunāties nemāk. Stundās viņi ir pārņemti ar to spēli, ko viņi spēlē starpbrīdī. Ir pat bijis tā, ka skolotāji teica, viņš man saka, ļaujiet man pabeigt. Pētījumi apliecina, ka ilgstoša mobilo telefonu lietošana negatīvi ietekmē bērnu veselību un attīstību. Pasliktinās atmiņa un koncentrēšanās spējas. Rodās veselības problēmas. Pārmērīga ekrāna izmantošana izraisa acu muskuļu sasprindzinājumu vai spazmu. Tas rezultējas redzes miglošanu, līdz ar to pasliktinās redze gan tālumā, gan tuvumā, varbūt arī acu sāpes, nogurums, un ar to sūdzību bieži nāk pie mums arī bērni. Tas var ietekmēt tādu koncentrēšanās un uzmanības spēju samazināšanos, arī kaut kādas atmiņas grūtības var parādīties, pat cik vairs nav nepieciešams iegaumēt kaut kādas lietas, jo to var pastīties telefonā. Līdzīgu problēmu risina arī citur pasaulē. Piemēram, Somijā, Dānijā, Nīderlandē, Grieķijā un Itālijā jau ir ieviesti ierobežojumi elektronisko ierīču lietošanai mācību procesā. Pat Japānā, kas ir tehnoloģija attīstības līdere, atzina, ka mobilie telefoni traucē pilnvērtīgai zināšanu apguvei. Valsts, kas aizgāja ļoti digitalizācijā, ir nākušas pie secinājuma, ka tas izglītības kvalitātei traucēs. Somija, piemēram, konkrēti ļoti pārdzīvo, atgriežas pie vecajām metodēm. Ne gluži tikai to, protams, bet ierobežo šo digitālo rīku lietošanu tieši mācību procesā. Tad pats ziņās lasīja arī, ka pie tā ir pievērsusies Zviedrija, Skandināvijas valsts, protams, Somija nav Skandināvija, bet Ziemeļvalsts kopē vienu otru un skatās, kā uzlabot izglītības kvalitāti. Un ļoti sen jau atpakaļ, kad es vēl strādāju ģimnāzijā, viena no mūsu kolēģiem sakarā ar to, kā absolvents mācījās Japānā, tika tādā Latvijas skolotāju delegācijas sastāvā skatīties Japānu, jo toreiz mēs ļoti uz šo Āzijas reģionu, vai ne Dienvidkoreju, Japānu skatījāmies kā uz tādām inovatīvām valstīm, un mums to vajadzēja, un viņas arī atbrauc ar redzēto, ka privātās skolas, kas ir maksas skolas, kur iet talantīgi bērni, kur var atļauties vecāki, sāk jau atteikties, un tas pat bija jau kaut kādus 8 gadus, es varbūt kļūdos, bet labu laiku atpakaļ. Ventspils pirmās pamatskolas direktore Sandra Šulce, iedvesmojoties no ārvalstu pieredzes, no šī gada septembra noteica pilnīgu telefonu aizliegumu visās klasēs. No rītiem skolēni nodot telefonus klases audzinātājiem un saņem tos tikai pēc mācību stundām. Lēmums tika pieņemts sadarbībā ar skolotājiem, un pedagogi vienbalsīgi to atbalstīja. Nav vajadzīgi arī mācību procesā, jo skolā ir pietiekami daudz portatīvie datori, kurus tu vari izmantot. Ja skolotājiem vajag telefoni, nav vajadzīgi. Arī Ventspils 2. pamatskola šajā mācību gadā mainīja iekšējās kārtības noteikumus. Tagad telefonu lietošana ir aizliegta ne tikai mācību stundās, bet arī starpbrīžos. Vienīgais izņēmums ir gadījumi, kad skolotājs ļauj izmantot telefonu mācību procesā. Septembris sākumā, tad, kad atnāk uz skolu, mums ir jāparakstās par noteikumiem, ka ievēro šo noteikumus. Un arī skolotāji dažreiz izstāsta dažus noteikumus, to, ko, piemēram, drīkst vai nedrīkst. Mums tikko bija vācu valoda, un tur bija kahūt pa vārdiem. Viņas to pasaka, ka vajag tagad ņemiet ārā telefonu tiem, kuriem nav, līdz te jau saprot vai izlādējies jau telefons. Ja izlādējies, noteikti ir lietojis,
viņš spēlēs kaut ko vai kaut ko tādu. Man liekas, ka tas būtu pareizi. Jā, kāpēc? Jā. Tāpēc, ja skolā nevar izmantot telefons tāpat tās. Jā, bet tu lieto skolā telefonu? Nē? Tev nav līdz telefons? Man ir. Bet nelieto? Nelieto. Es varu pateikt, ka mums jau neļauj telefonu skolā, ka nedrīkst lietot it kā, kad mēs nerunājam, bet rakstamies WhatsAppā, un mums tagad skolotāji visu laiku starp brīdī stāv un skatās. Dažiem bērniem jau noteikti vajag, lai piemēram piezvanītu vecākiem, kad iet mājās, un ja ir ļoti tālu arī dzīvo, vajag sazvanīt. Un kā tu varēsi tikt mājās, lai, nezinu, piemēram, man ir tāda aplikācija, lai zinu, kur es esmu, bez telefona viņi neredz. Mums skolā dežuranta likt arī lejā telefons nost, kad mēs esam tepat. Jā. Ko tad jūs darat starpbrīžos? Mēs ejam ārā starpbrīdī un tikai kaut ko padaram. Piemēram, ko jūs padarat? Spēlējam spēles. Tomēr bērnam vajadzētu būt sasniedzamam, lai viņam tas telefons ir tai somā. Ja mammai vajag, mamma var pazvanīt, sameklēt, kur viņš ir, bet tā, ka vispār, kad būtu aizliegts nest uz skolu, tas gan man liekas nepareizi. Skolas, kurās jau atteikušies no mobilajiem telefoniem, atzīst, ka tas bijis viens no labākajiem lēmumiem. Tagad skolēni vairāk komunicē savā starpā, aktīvāk pavada laiku starpbrīžos un spēj pilnvērtīgāk iesaistīties mācību procesā. Tie ir dzīvi bērni, tie nav zilo ekrānu ar zem kapucēm vai ne tādi citplanētiešu stila bērni. Tie ir mūsu bērni, kas sarunājas, kas iesaistās rotaļās, kas uzdod jautājumus. Tā kā klase noteikti ir pavisam, var strādāt kā ar auditoriju. Tas, ka mēs esam skolā atbrīvojušies no telefoniem, ir vienkārši burvīgi. Neviens vecāks tam neiebilda. Varbūt ir pa šo laiku bijuši kādi tur, bet no sākuma, bet kā es varēšu savu bērnu sazvanīt, un kā es varēšu to, un kā es varēšu? Lūdzu, ir skolas telefons, ir skolotājiem e-klasē saziņas līdzeklis. Šāda problēma noteikti nav. Varbūt kāds atstāja somā telefonu, ja viņš ir ļoti apzinīgs. Mēs nevienam telefonu nost neskrienam, neņemam. Skolnieki paši atnāk no rīta un atdod savus telefonus klases audzinātājai. Tajās skolās, kur šobrīd vēl nav ieviests centralizēts aizliegums, daži skolotāji jau veido savus noteikumus. Piemēram, Ventspils 2. vidusskolas skolotājs izgatavojis speciālu statīvu, kur skolēni noliek telefonus pirms stundas un atstāj tos arī starpbrīžos.